Tātad, Sandri, otrā kārta, otrā sezona pret to pašu klubu, to saskat kā plusu vai kā mīnusu? Jā, vairāk kā plusu, tu esi izjūtis jau to pretinieku, tur sastāvu ziņā ir dažas izmaiņas, jā, bet tas spēles stils ir tāds pats. Teiksim, tā ir izjusta tā pretestība no viņiem un ir revanša iespēja. Jums ir materiāls no iepriekšējās sezonas, un jau arī jūs paskatījāties, ko viņi ir šajā sezonā iesākumā spēlējuši. Video analīzē pretinieks noteikti tiek uzmanīgi izvērtēts. Ko tu vari pastāstīt? Jā. Nu, palielināt pagājušā gada spēles neskatījos, paņēmu svaigākās spēles, pēdējās 3, kas viņiem pieejams ir. Es saku, ka atkārtojas spēles stils, tur nav baigi mainījies. Mazliet spēlētāji, saspēles vadītājs no Melnkalnes pagājušā gadā bija arī no Melnkalnes saspēles vadītājs, tikai viņš pabeidz karjeru, bet ir jauns vietā, jaunāks, ātrāks. Teiksim, tā ir pēcīga ārējo līnija, normāla komanda ar kārtīgu handbolu, tā kā es saku nopietnas pretinieks. Jā, tas nekas tur priekšrocības teorētiski viņiem, jau abas spēles aizvedam pie viņiem mājās. Bet, atkārtojos, kad nebraucam padoties, gatavojamies kārtīgi. Šosezon jums ir diezgan liels izmaiņas komandā un sezona jau ir ieskrējusies, bet vai džeki ir labi saspēlējušies un gatavi cīņai Eiropas kausā? Nē, protams, spēle rādīs, gatavojamies kārtīgi. Jaunpienācēji, teiksim tā, viņi pienāca gandrīz pēdējā brīdī. Vēl joprojām ir lietas, pie kā jāstrādā, lai, teiksim, tā saspēle būtu. Bet šobrīd, es saku, es vairāk jaunpienācējus izmantoju kā atpūtināt pamatsastāvu, teiksim tā, lai būtu rotācija, lai soliņš mums ir pietiekami garš, tā kā varam spēlēt ātri, fiziski, un, teiksim, tā, normāli handbolu. Tām 5-10 minūtēm, cik viņiem tiek dot iespēju, pilnīgi šodien pietiek. Jā, bet lai tā ķīmija izveidoties vēl bišķi laiku. Un kā komandā ir ar veselību? Kā jau normāli handbolistam. Nav tā, ka pilnībā visi veseli. Būsim optimālajā sastāvā, tas ir skaidrs. Skatīsimies, kas ar Lazdu notiek. Pirksts, kā zināms, ir ieplīsis, kā grib ar visām avītēm spēlēt, bet skatīsimies pēc situācijas. Pārējiem kaut kāds mikrotraumības, bet tas viss ir, teiksim, tā sadakterējums uz spēli un laukumā jau tad viss ies uz 100%.